līdzinieks. Tā ir viena no īpašībām, jā, to es paskatīt par īpašību, ar ko es lepojos, ka es esmu līdzinieks. Cik man zinām, 4. paudzē. Tālāk es par saviem senčiem neko nezinu. Es lepojos ar saviem bērniem, 2, savu ģimeni. Man meita ir 18 gadu, dēlam 4. Tas ir tikai nosvinēja 20 gadu kāds jubilēju. Drastās, un šo to esmu paveicis arī muzikālā. Inga šo par man pateica, ka tās ir tās man šī brīža darbības sfēras, kurās es darbojos. Kā sākās jūsu muzikālā karjerā? Jā, šo jautājumu man uzdod diezgan bieži, un vēl viens jautājums uzdod bieži, kā jūs sapratāties ar Raimondu Paulu. Karjeras sākās droši vien jau manos vecākos. Mani vecāki ir muzikāli ļaudis. Man gan vēlāk savu muzikalitāti neattīstīja. Mācījās Pārdaugavas muzikas skolā, klavieru klasē, piedošana čelu klasē. Manai mammai ir drīdmās Alice, un viņa bija klavieru nodaļā. Mans tēvs bija kādreiz labs sarīkojuma vadītājs, ja tajā laikā to dēvē par konferencieri. Viņš tad spēlēja teātru un trompeti. Pats es savu muzikalitāti negribēju galīgi attīstīt 3 gadu vecumā. Tas bija 70. gadā. Mamma jūt, ka man kaut kāds pacients uz muziku un centās man ievirzīt šur un tur, lai gan tajā laikā ģimenes apstākļi bija diezgan sarežģīti un arī finansiāli tāpat. Maksāt par nodarbībām, tolaik nodarbības klavieru klases bija tāds šaurs klasīts pretī tagadējiem Barona centram, kas ir šeit Maronijos. Tagad tur kaut kāda jauna ēka uzbūvēja no tur gadiem 6, 7, nav svarīgi. Un tad es vienkārši sēdēju pie klavieriem un nespēlēju, raudāju. Man negribu, vienkārši mamma nevarēja piedabūt pie tā klavieru spēlēšanas. Vēlāk, kā man māte strādāja Rūpnīcā, tad saistībā ar to visu bija zināms Zeķu fabrikas Aurora, kas tāpat atrodas kolēģi, un tur bija viena uzņēmīga cilvēku grupa, kas aicināja jauniešus piedalīties dziedāšanā, ansamblīšos tādos. Un faktiski 4 gadu vecumā, 5 gadu vecumā, tad es arī tur sāku kaut ko darīt. Bet neko tālāk daudz neatceros. Viena no pirmajām dziesmām, ko dziedāja, bija tā pati dziedošo ģimeņu himna. Do ir do, kas vienmēr skan, ne pasaulē tomēr ne tikai angļu valodā. Es neatceros, kā es to angļu valodu varēju 4 gadu vecumā zināt, bet kaut kā pēc tam vēlāk es skatījos, ka tā izruna bija rakstīta latviešu burtiem, transkripcija laikam, jā. Un tad kaut kā tā es to dziesmu biju iemācīju. Do I dear, female dear, great, purple, golden sun. Lai pirmā dziesma, kuras atceros no pašas bērnības, ir Puķi bija gudni, un kļūži, pišai holi, palūži, asfaltu rikoji. Es pārāk ilgi aizkavēju atmiņās, jūs man arī bremzējat, ja, jo man ir tāda vājības, ka tad varbūt tā daudz runāju. Jo tajā laikā es mācījos arī Krievu bērndārzā, tas atkal saistīts ar manas mammas darbvietu. Nebija cits iespējas. Tagad ir daudz iespēju. Tajā laikā izmantoju iespējas, kuras bija. Un tāpēc es arī ļoti labi pārzinu krievu valodu. Man izruna ir pietiekoši labi krievu valodā. Nu jā, nu tā. Un pēc tam kaut kā tur skola, kaut kādu kori. No 3. vidusskolas es pārkāju uz 2. vidusskolu. Tad izdevās arī jau pēdējos padomju gados paviesoties Demokrātiskā federatīvajā Vācijā. Mēs ar kori bijām tur, nu tā, visu kopā. Vienās kāzās, tas bija mans kāzas. Viņi ir vairākas reizes precējusies, tāpēc tas tā. Viņi bija vairākas reizes precējusies. Un tur es kaut kāds apsteidos pie ornamentu mungām. Ornaments bija kādreiz populāri kapela Latvijā. Kā to ievēroju, tā kā tajā laikā mēs sākām dzīvi ārpus Rīgas, Ādužu pusē. Ādužos arī Gunārs Fredenfelds, tajā laikā vairāk PSRS laikā populārs komponists. Mēģināju sapulcināt jauniešus, un arī es tur nonācu, pateicoties savai vecajai mātei. Un tā es tur Ādužos 13 gadu vecumā sāku muzicēt, kā bundzinieks. Ilgu laiku spēlēju bungus. Pēc tam, pēc kādu laiku es piesēdos pie bungām arī un sāku dziedāt. Tas bija tāds
2 vienā, dziedātājs Bundzinieks. Jā. Kāds iespējams? Spēlēt bungus, tas ir skaņi. Tas nav sarežģīti, nē, tas nav sarežģīti. Tā vairāk drīzāk koordinācija tāda ir, jo bungošanai jau arī kāda roka un kā aizdarbojas, kāda tas ir. Un kaut kā es nebiju nekad spēlējis pirms tam sitamās instrumentus. Sitam instrumenti man joprojām ir tuvi. Tā es toreiz Andažos arī sāku, līdz 13 gadu, jā, tas bija 82. gads. Dažādi konkursi, pārāk daudz ne, bet bija Latvijas televīzijas konkurss, ko proti. Kurā mēs piedalījāmies 86. gadā, tikām pie augstākā novērtējuma, pie pirmās pakāpes laureāti. Tajā pašā laikā arī uz skatuves ar mums bija Lauris Rēniks, un tad bija tikai 6 gadu, man liekas. Viņš uzstājās ar Auriem, Tervets, teica novārdu grupu, savu tēvu kopā. Tā, faktiski mēs Lauris un Bāņu lielu pazīstam. Tā, pārāk nekādos īstos konkursos es piedalījies neesmu. Esmu mēģinājis akadēmisko mūziku mācīties. 2000. gadā es iestājos akadēmijā, tad vēl konservatorijā. Bet tieši tajā laikā sākās man aktīva koncertdarbība. Iespējams arī kaut kāda, sauksim to par zvaigžņu slimību, kaut kas tāds bija. Bet es sāku ar Paulu sadarboties, bija ļoti darbīgs laiks, daudz koncertēšanas, daudz ierakstu. Un Karlsona kungs man tā lūdzu izvēlēties, vai es gribu estrādes dziedāt vai akadēmisko es mācījos pie Kārlis Zariņš. Tenoru, lai es esmu baritons. Bet Kārlis Zariņš, kā zināms, vienmēr vēlējās savu skolnieci dabūt par tenoriem. Kaut ko tenoram līdzīgi viņš pat tur izstriedāja, un tur pamatā tas baritons. Tās ir faktiski viss tās mans muzikālās skološanas. Pārējais viss ir no Dieva, ko es cenšos šeit spodrināt, cik viens spēju. Protams, ka ir reizes, kad pietrūkst muzikālā izglītība, īpaši kompozīcijā, solfeģu un harmoniju. Par mūzikas kolokviju to īpaši man neuztrauc. Klasiskā mūzika man arī netik ļoti interesē, bet es cienu katru žanru un novērtēju katru mūziķu ieguldījumu, ja tas ir profesionāls un uzturētīgs. Kā tu sāki radio strādāt? Radio salīdzinoši sen. 90. gadu beigās bija Radio Rīgai ar mājvietu televīzijā, Latvijas televīzijā Zaķisavā. Un tajā laikā es arī 98. gadā izdevu savu pirmo solo albumu. Izdevās kaut kur braukāt ar koncertu, piebalgu zāles, atbalstīja Igo dziedāja, Latvijas radio 2 kaut kā tur DJ. Tā mēs tur pināmies kopā. Un man piedāvāja Radio Rīgai pamēģināt, jā, un tā es tur arī sāku. Un vienu laiku es pat unikālā kārtā strādāju 2 radiostācijās. Tas bija Radio Rīgai un Latvijas Radio 2. Jo aicināja Ulu Tuks aicinājumu nākt Latvijas Radio 2 komandā, es uzreiz piekrītu. Jo mērķtiecīgi skatoties uz auditoriju, kur es strādāju. Un bija pat reizes, kad es 4:00 man noslēdzās darbs Vecrīgā, Latvijas radio, un 3:00 sākās darbs Zaķisavā. Jātājums, kā paspēt to savienot. Un tad es vienā radio ierakstīju atteikumu un otrā pieteikumu. Braucu pa vidu un klausījos kāds, kā nabaga žāņos. Cik es saprotu, tagad tu esi tik izveidojusi savu radio? Tas nav mans radio. Es arī atsaucos aicinājumu tādai nelielai afērai kļūt par faktiski zinātnis tas saucas galvenais producents, bet es vairāk sev uzskatu par programmu direktoru. Mans pienākums ir sastādīt repertuāru, atjaunināt to, nodrošināt ēteru, respektīvi ēteru balsis, darbība ēterā, ko tas balsis tur dara. Bet tas ir jauns radios, nebija dzirdējis? Precīzi es to pateikt, kā tas radio taps, es nevaru, ir 7 radiostacijas, tāda viena tāda paša nosaukumu. Mājvieta ir Īrijā, Dublinā. Tā kā RADSVH jau 8 gadus ir arī šīs lielās radio grupas īpašums. Visa grupa Communicorp, tā ir radio broadcasting kompānija. Visā Eiropā apmēram 50 radiostacijām viņiem pieder, tagad 4 arī Latvijā. Spin mājvieta ir Īrija, lielākā Spin FM, tur gan ir nosaukums Spin 1038, tā ir frekvence, 103,8. Un šobrīd Dublinā un Īrijā tā ir populārākā radiostacija, kas ir
ļoti labs rādītājs viņiem. Tūlīt tiks atvērta arī Somijā, man tas, ka Helsinkur. Jordānija, Bulgārija, Čehija, par to vēl palēk garām, bet mēs esam 7. radiostācija, 7. būs tūlīt tas Somijā. Jā. Un mēs ietilpstam radiosvaikā grupā arī, 4. radiosvaikā stācija. Mūsu frekvence ir tikai pagaidām Rīga, 90.0 ir laba frekvence pēc nosaukuma. Bet jauda nav pārāk liela, bet vairāk arī šeit pilsētā frekvence ir diezgan uzlabotas. Tā jauda mums ir salīdzinoši maz, bet tāda ir frekvencija. Ja sāk runāt ar cilvēkiem, tad cilvēkiem uztur vairs to tā. Tāpēc dziedātājs vēlējies. Vēlējies iet komponists. Dziedātājs jau tik pieliek punktu zīmi. Komponists jau vēlas, un tāpēc arī es personiski tos skaņdarbus, kurus Pauls man parāda, es vienmēr ierakstu diktafonā. Un tad arī no tā, kā viņš ir parādījis tev ar dažādām iespēlītēm, no tā mēs arī veidojam aranžējiem. Tas ir baigi svarīgs, jo tā kā viņi gribēja tur, tikko Rīgas sirdī tur sākumā tā Pauls iespēlē vienkārši tāpat. Kas viņam nāca ārā, viņš iespēlē. Mēs to precīzi nokopējām un mūsu pienists to izdarīja. Bet tas ir Pauli, kā gājiens, tā kā dziedātājs jau tikai, es saku, viņš jau nolīdzina to, bet to visu jau ieliek komponists kopā ar dziesmas tekstā autoru. Kopš oktobra beigām es esmu baigi noslogots. 25. novembrī mēs atvērām radiostaciju, 28. sākās ēteris. Līdz tam man bija viss jāsagatavo un jāiepazīst ar jaunu ētera programmu, kas gatavo ēteram programmu, faktiski 2 programmas, ētera programmu un tā, kas sagatavo ēteram visu. PowerGold ir tā viena no labākajām programmām, kas gatavo, un tur ir diezgan specifisks štēls, kā salikt ētera pulksteni saucamo, kā kategorijās dziesmas A, B, C, D, K, P, R, tas ir 7 kategorijas pamatā, kas tiek izmantotas, kurās dziesmas liek. Un tas tāds vesels process interesants, kas man arī baigi patīk, tāpēc es arī piekrītu aicinājumam būt par šīs radiostacijas programmu direktoru. Pirmkārt, tehniski es vienmēr arī telefons, tagad es esmu nopircis savu otru Android, bet vispār pamatā es laiku mainu operētais sistēmas, man patīk, lai kaut ko jaunu iepazīt un jauns telefons, es mainu uz citu kompāniju. Līdz ar to arī man patīk vienmēr tehniski kaut ko jaunu apgūt. Un šeit gadījumā arī bija tā ētera programma. Un kopš tā laika es diezgan daudz aizņemu. Vienai dienai apmēram salikt programmu aizņem kaut kādu pusstundu. Tāpēc man jāatrod vienmēr ir laiks to pusstundu, vai nu dienā pusstundu. Plus vēl es gatavoju ceturtdienas, piekdienas, sestdienas, tagad 2 dienas, bet šonadēļ ceturtdiena nav. Ceturtdienās mums ir dubstep raidījums, piekdienās ir kaut kas no R&B, sestdienās ir house. Tāda raidījuma, kur DJ spēlē it kā dzīvo setu. Tad es to apstrādāju, ierakstu džinglus, uzlieku pa virsu, lieku ēterā, un tas viss arī aizņem laiku. Un plus es vēl sūtu informāciju visiem, gan mūsu webdizaineriem, lai saliektu flīzīti mūsu mājaslapā un sataisa informāciju. Man tā ir jāpārbauda, lai tas viss ir dabīgi un bez kļūdām. Tas aizņem baigi laiku. Plus vēl jāčeko jaunā mūzika. Es nevaru likt ēterā arī D kategorija tāda, kuras tālāk iet uz C, B un A. A ir pati tā krutākā kategorija, kur griežās viss tā šī ir aktuālākās dziesmas. Bet D kategorijā nedrīkst būt dziesmas arī, kur relīze būs piemēram tikai 20. janvārī. Šodien ir jau 5. ok, pēc 15 dienām, bet tas ir pārāk angri, ar ko arī mēs šeit pat SVK kļūdāmies, ka mēs ēterā nospēlējam dziesmu pārāk angri. Respektīvi, mēs spēlējam 3 dziesmas, 3 nedēļas dziesmu, kura pēc nedēļa tikai parādās citur pasaulē. Un tā visur pasaulē pieejami jau sen agri, tātad tie visi tie promotion kampaņas, kuras izsūta rāģiņiem tos jaunākās dziesmas, tur ir ok, bet tu nedrīkst izspēlēt pārāk agri to dziesmu. Tad, kad parādās pasaulē, tad mums jau tā dziesma ir līdz kaklam, tie mūsu klausītājiem. Cik dziesmu ir? Pēc skaita, cik jūs uzsver? Spinā pašreiz ir 1000 dziesmu, bet aktīva rotācijā kāds 700. SVK bišķi vairāk. SVK tur ir klāt 90, 80 gadu. Lai gan zemāk par 80 arī mēs nespēlējām, 81 laikam ir vecākais, tāpēc arī Beatli neskan. Tas ir mūsu arī saimnieku tāds nolikums un tāda iekšēja likuma, par kuriem tur īpaši nav runāt. Tā ir un viss mēs spēlējām adult contemporary muzikas formātu, un tam atbilstoši ir tieši tas laikposms no 81 līdz mūsdienām.
Un tikai populāra mūzika, tikai hiti. Tāpēc mūsu radiostacijā bieži vien skan kaut kas arī vecāks. Tas pats Pīters Gebjels, savu sveču kameru un nevienu citu gabalu. Princes tikai ar The Most Beautiful Girl in the World, nekas cits. Lai gan When Doves Cry ir foršs gabals un jaunais viņa 2010 albums arī foršs, no kuras tāpat atļaus uz spēlēt, pēc tam dabūju pamīts. Mēs spēlējam tikai populārāko mūziku, un tā taisnība. Mēs esam mainstream radio, un ļoti daudz radio klausītājiem nav iespējas mājās tur liepielādēt katru reizi savus ierakstus un klausīties to. Tāpēc viņi klausās radio, un tur skan Erasure, viņa vecais labais. Nu, ja tev nepatīk, tu vienu dziesmu var izturēt. Nepatīk, labi, nākamā būs jau forša. Nākamā ir kaut kas jauns. Tur Arctic Monkeys nākamā tev ir. Man ir pilna galva ar aranžēju. Un tad es atdevos likt vienkārši, cik man ir spēki savā house mūzikā iekļā. Kas arī tāds house mūzikas paveiks soulful house, kur ir bišķi dzīvi instrumenti un tā. Bet šī brīža, es saku, tas labākais ir neatliec uz rītdienu, ko es darītu šodien un nedara citiem to, ko pats negribu saņemt. Un dzīvot ir sirdsapziņa, tās 3 galvenās lietas. Esi godīgs. Punkts. Esi godīgs pret sevi un citiem, un tad viss izdosies. Jo nav nekad nav tā, ka visaugstākais neatmaksās vai neapbalvos par labi izdarīt darbu. Tāpat arī viszemākais vienmēr apbalvos par slikti izdarīt darbu. Respektīvi, tu vienmēr par katru darbu saņemsi atmaksu. Par labu, par sliktu. 100 punkti tā ir. Tāpēc labāk dari labus darbus, saskaņā ar savu sirdsapziņu, un tev vienmēr viss dzīve izdosies.